Šī nedēļa atnākusi ar ziņu, ka Mērsregu un Valdemārpils vidusskolu reorganizācija atlikta, taču vēl pagājušajā piektdienā uz skumjās gaidīšanas un reizē spītīgas cīņas nots sākās barikāžu atcerē veltītais pasākums Valdemārpils skolā. Direktors atgādināja, ka arī barikādes apvienoja cilvēkus kopējam mērķim. Un es ceru, ka tas emocionālais, kas ir mūsos, pārnesīsies arī uz tiem lēmējiem, kur pieņems pareizo lēmumu, un lai viņi varētu mierīgi naktī gulēt. Jānoskanē kods lietotnē, jāatkož pareizi jau pirmie jautājumi un mobilais telefons parāda tālāko virzienu. Šobrīd uz Valdemārpils evaņģēlisku luterisko baznīcu, bet nākamais kontrolpunkts Priežu kalnā, kur jāizpilda uzdevums, jāizveido improvizēts ugunskurs, liesmiņu paņemot no lielā ugunskura. Ugunskurs tas ir viens no tiem, kas cilvēks sasildītajā laikā un arī emocionāli, es domāju, gaišumu ienes arī patreiz šajā laikā Latvijā. Orientēšanos Valdemārpils vidusskola organizēja jau vairākus gadus, tie notikuši dažādos svētkos un dalībniekus uzrunā tieši tas, ka pasākums notiek tumsā. Šoreiz pēc pandēmijas pārtraukuma piedalās 13 komandas, turklāt ne tikai no skolas, bet arī iesaistījušies vietējie. Izzinoši, kaut kas jauns iemācīts, kaut kas atmiņā paliekošs ar klasi, ar draugiem, ar skolu. Mēs zinājām visu, jo mūsu klases audzinātāja ir vēstures skolotāja, un viņa mums ir ielikusi ļoti labas zināšanas par vēsturi. Tad nevienā brīdī viņai nebija jākaunās par jums? Nē. Kāds parasti ir tās atsauksmes? Viņi šādi labāk iemācās par to vēsturi, par barikādēm, vai viņi jau zina? Pirms tam jau klases stundās un vēstures stundās jau tas tiek runāts un rādīts gan filmas, gan pārunāts un tā. Šī, var teikt, ir zināšana nostiprināšana, bet, ja kāds kaut ko nezina, tad šeit atkal varēja atjaunot, kā saka, zināšanas, jo ir tā informācija arī ar pareizajām atbildēm un papildus informāciju. Nakts orientēšanās organizēšanā un tā norisē piedalās arī cilvēki, kuri paši piedzīvojuši barikāžu laiku, tāpēc šis pasākums viņiem emocionālāks. Janvārī 1991. gadā man dēlam palika gads, un tas nebija patīkami, kad, teiksim, visi no PMK aizbrauc vīrieši uz barikādēm un, varētu teikt, emocionāli toreiz mums. Atceros, ka vīrmāte vēl bija dzīva un viņa teica, ārpēc skatītāji mēs visi sagaidītu vēl tam bērnam 18. Kā ir redzēt šodien, ka jaunieši bērni piedalās un viņi mācās par barikādēm? Tas ir ļoti labi, viņam jāzina vēsturi. Bērniem jāmāca vēsturi, kas toreiz notika. Stundas laikā visas komandas bija tikušas galā ar uzdevumiem un noslēdza orientēšanos ar piemiņas svecīšu aizdegšanu pie Krišāņa Valdemāra pieminekļa. Ātrākā un erudītākā komanda šoreiz izrādījās 12. klase. Saneta Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.